Labdien! Mans vārds ir Valters Gražulis, mācību uzņēmums Win Partners, Win sarunas. Katru reizi mēs iztirzājam vienu būtisku, biežāk ar vadītājiem saistītu jautājumu. Šodienas jautājums - menedžments un līderība. Mans viesis, sarunu partneris, sparinga partneris Artūrs Melders. Artūrs, sveiks! Čau, čau! Sveiks, Valter! Artūr, mans pirmais jautājums viesiem ir tāds, kā tu šodien sevi definētu? Kas tu esi? Šodien sevi definēju. Ļoti labs jautājums. Es teiktu, ka es esmu līderības un komandu izaugsmes treneris. Esmu cilvēks, kas ar savu praktisko pieredzi, ar savu pieeju uzdrošina pārējos rīkoties, augt savā karjerā, attīstīties. Un esmu cilvēks, kuru ļoti aizrauja cilvēka prāts un vispār tā prāta uzbūve mūsu rīcības un veidi, kā mēs rīkojamies. Drīkst sarunas sākumā tevi izprovocēt? Pamēģini. Skaties, mūsdienās ļoti daudzi cilvēki saka, tad coach, treneris, garīgais attīstītājs un vecāks paudzes cilvēks saka, kurš maizi ceps. Tad pastāsti, kāpēc mūsdienās vajadzīgi šie coachi, treneri, visas šīs attīstības, iedod man reālās dzīves piemēru. Zini kā, es kādreiz arī esmu mācījies arī coachingu, esmu mācījies arī NLP, un tad, kad es mācījos NLP, esmu vairākas reizes saskāries ar to, ka cilvēki ir teikuši, ka visas tās jūsu jaunās mūsdienīgās pieejas NLP coachings, tas viss ir pilnīgs absurds, un tā ir cilvēku manipulācija, un tā ir naudas laukšana. Patiesībā, tad, kad es cilvēkiem ar tādu praktisko pieeju parādīju, ko nozīmē coachings, kad runa ir par to, ka tu burtiski ar dažu jautājumu palīdzību vari sākt izprašņāt sevi un vilkt ārā no sevis patiesās atbildes, un tā, godīgi sakot, paskatīties patiesībai acīs. Tie cilvēki, ar kuriem man šī komunikācija bija, viņi sāk uz to skatīties savādāk. Es teiktu, ka tas ir mīts, un jo vairāk mēs par to runājam, jo vairāk mēs to popularizējam un stāstam par to pasaulē, jo vairāk cilvēki ir ieguvēji patiesībā. Es piekrītu, un droši vien mans viedoklis būtu, nav universāla lieta. Ja tie specifiski instrumenti, līdzīgi kā ģimenes ārsts risina savus jautājumus, treneris risina savus jautājumus, tad katrai nozarei savs speciālists. Tieši tā. Šodienas tēma - līderība un menedžments. Vai vispār šos vārdus var salikt kopā? Es teiktu, noteikti var. Tie ir, es teiktu, kā cimdiņš ar rociņu, bet tādā praktiskā realitātē, protams, es teiktu, ka darba tirgu mēs joprojām saskaramies, ka tomēr mums ir vadītāji un bosi tā saucamie, kad cilvēki piedzīvo vadīšanu caur kaut kādu iespējams mikromanagementu un tā tālāk. Un ir arī līderi, kuri tomēr iedrošina tevi, iedvesmo, tic tev, ļauj tev kļūdīties un tā tālāk un tā joprojām. Un es teiktu, ka praktiskajā realitātē šīs ir savienojamas lietas, viņām būtu jāiet roku kopā. Cilvēkiem ir jāmācās, tas jāapgūst, jo menedžments tomēr ir par plānošanu, par procesiem, par tādu iespējams sausu stratēģiju, par vadlīnijām un tā tālāk. Un tā līderība ir, es teiktu, veids, kā tu to paveic. Jo skaidrs, ka arī līderim joprojām visi tie uzdevumi būs. Ja tu esi organizācijas vadītājs, kaut kādā mērā tu pats izvēlies, kas tu esi, kā tu sevi definē. Vai tu esi cilvēks, kas tikai būs tagad šādi un viss, vai tu tomēr, iesaisti komandu, iesaisti ļoti būtiska. Iespējams, pēdējie pētījumi, kurus esmu skatījies, piemēram, 70% cilvēku, jeb darba ņēmēji atzīst, ka patiesībā viņu tā iesaiste ir atkarīga nevis tā, kā virknē cilvēku šķiet no labumiem, no atalgojuma, no bonusiem, no labbūtības sistēmas, no sociālajiem labumiem un tā tālāk, bet patiesībā tas ir tavs tiešais vadītājs. Kā tu spēj ar viņu sadarboties? Līdz ar to, es teiktu, ka tas ir zināmā mērā tās ir atšķirīgas lietas, ja mēs tādu kaut kādu teorētisko definīciju skatāmies, bet praktiskajā realitātē tās ir, šīm abām lietām ir jābūt kopā. Tad, ja tādā vienkāršā valodā tad es saprotu, ka menedžments tas ir principā par uzdevumiem. Ja? Uzdevumi ir jāpaveic, ciparus mēs mēram, bet mēs koncentrējamies uz uzdevumiem, un cilvēks ir kā resurs. Tad tehnisks izpildītājs, kurš to darīs. Tikai izpildi. Līderībā mēs skatāmies arī dienas beigās tie būs uzdevumi, bet mēs skatāmies caur cilvēkiem. Caur cilvēkiem, tieši tā. Jo dienas beigās ir skaidrs, ka jebkurā organizācijā tev būs mērķi, uzdevumi, plāni, virziens, uz kurien ir jāiet. Bet viena lieta, kas jāatceras jebkuram vadītājam, aiz katra cipara,
aiz katra uzdevuma stāv cilvēks. Un šeit vienkārši ir jautājums, kā tu ar šo cilvēku strādā. Protams, uz cilvēku mēs šajā brīdī, kā nodarbināto, varam skatīties kā uz resursu. Un ir jautājums, vai tu dod tikai pavēles, konkrētus uzdevumus. Mēs varam vēl turpināt runāt par mikromanagementu, kas arī ir diezgan tāda būtiska problēma, kur joprojām ļoti pastāv, un vadītāji pat iespējams nenojauš, ko viņi ne tikai tam cilvēkam nodara, bet ko viņi paši sev nodara, cik daudz viņi atņem sev iespējams brīvo laiku, kuri viņi pārstājot mikromenedžēt un ļaujot otram tādu brīvību, palaižot šo te nemitīgo kontroli vaļā, ka tikai es varu labāk, cik daudz viņi patiesībā iegūtu. Mikromanagements vienmēr ir slikti? Zin kā, es teiktu, ka ir ļoti atkarīgs no situācijas. Klasiskais mikromanagements viņš ir ļoti destruktīvs, es teiktu. Protams, ir situācijas, ka tiešām tev ir gadījumi, kad darbinieks tā iespējams apzināti ignorē kaut kādus uzdevumus. Vadītājiem ir tiešām pat ar pareizu tādu līderības pieeju ir grūti tikt ar viņu galā. Ir grūti vienoties par konkrētiem uzdevumiem, tiek kavēti termiņi, uzdevumi tiek ignorēti un tā tālāk. Skaidrs, tur vienmēr būs vairāki ceļi, ko tu vari iet, un var arī iet mikromanagementa ceļu. Bet es teiktu, ka es kā vadītājs esmu arī strādājis atsevišķos brīžos mikromanagementa formātā, bet tas bija ļoti apzināti, tas nav mans klasiskais paterns, kā es strādāju. Es vienkārši sapratu, ka šajā brīdī ar konkrēto cilvēku savādāk vienkārši nav iespējams. Ja tu spēj to identificēt, kad šobrīd es laikšu iekšā mikromanagementa režīmu, jo savādāk mēs nevaram iziet cauri konkrētiem uzdevumiem, tā ir viena lieta. Bet visbiežāk vadītāji pat nenojauš, ka tas ir viņu parastais darba stils. Un šādā gadījumā mikromanagements ir ļoti destruktīvs. Jā. Respektīvi, atkal saviem vārdiem es saprotu, ka nav slikti un realitāte ir realitāte, ja es apzinos, ko es daru. Ja es izvēlos darīt un apzināti. Jo visi mēs zinām, kas ir veselīga ēšana. Ik pa reizē mums visiem vajag neveselīgu ēšanu, bet nav slikti, ja mēs apzināmies, kas tas ir, ja, vai saprotam, ko mēs sāksim rītā. Labi, par līderiem dzimst vai iemācās? Gan. Manā pārliecībā ir gan. Tikai atšķirība ir kāda. Ja cilvēks ir līderības vispār tāds viens no galvenajiem pamatiem ir empātija. Un skaidrs, ka kaut kādā mērā tu to arī vari attīstīt, bet, lai iemācītos līderības pieeju, jeb līderības darba formātu, tev ir jāgrib. Un šeit mēs varam runāt par vēlmi, cik daudz tu gribi. Un vai tā vēlme ir patiesa? Ja tas būs uzspiesti, ja, piemēram, tu esi vidējā līmeņa vadītājs, organizācija tev nodrošina mācības, kad pie mums atnāks treneris, mēs mācīsimies līderību. Ja tev tās mācības ir uzspiestas un tu ar tādu nopūtu, atkal mums kaut kas ir jāmācās, tad skaidrs, ka visticamāk rezultāts tur īsti nebūs. Bet, ja tev ir patiesa vēlme, tu zini, ka tev ir kaut kādi tavi rīcības paterni, kuri negatīvi ietekmē komandu, tu saņem atgrieznisko saiti, ka iespējams kaut kādos brīžos tu esi pārlieku tāds liels kontrolētājs, kaut kur tu esi iespējams kaut kādos brīžos tavas reakcijas nav tādā pieņemamā cilvēcīgā formātā, tad ir grūti. Mūsu podkāsts klausās ļoti dažāda auditorija. Jo pamatā, protams, tie darba cilvēki, kas strādā vidē līmeņa vadītāji, speciālisti, tie ir HR, kas palīdz. Bet tagad vēl viens jautājums, tad dosimies jau pie kā. Tas jautājums ir tāds, visur var būt līderība. Ja tas ir mazs uzņēmums uz izdzīvošanas robežas, tas ir restorāns, tas ir cilvēks ar 2 asistentiem, kuriem vienkārši jāpelna naudu un jāizdzīvo. Arī tur mēs varam runāt par līderību. Vai līderība tomēr ir tāda, es atļaušu likt pēdiņās, tāda balto cilvēku problēma, kas skan skaisti lielos uzņēmumos? Jā, ļoti labs jautājums. Es teiktu, ka līderība tas vispār ir tavs domāšanas veids, kā tu skaties kopumā uz lietām. Ja viena no tādām, ja drīkstam to nosaukt par pamatvērtību, iespējams kaut kādā veidā, ja tev rūp cilvēki, un tu esi, kā es saku, cilvēks, kā arī es sevi saucu, tad tev daudzas lietas iziet caur sajūtām, kā tu sajūti otru, vai tu spēj iekāpt otra cilvēka kurpēs. Un tur mēs varam arī par tiem praktiskiem piemēriem runāt, kā tā līderība izpaužas. Kaut vai sākot ar to, ka tu uzdod jautājumu, kā tev iet. Un šeit mēs varam runāt par ļoti plašu to cilvēku kategoriju. Es teiktu, ka tur nav balts vai melns. Un, protams, cilvēki, kuri iespējams ir diezgan tālu no, ir diezgan tālu no visas šīs
ja drīkstam tā teikt, zinātnes, varbūt, kas ir attīstība, personīgā izaugsme. Skaidrs, ka cilvēks pat nesapratīs, ko nozīmē vārds līderība. Un tad, protams, tur jāskaidro. Bet visādi citādi, biznesa vidē lielākoties visi jau orientējas un saprot, par ko ir runa. Kad tu pasaki līderis, kad tu pasaki boss, kad tu pasaki vadītājs un tā tālāk. Paldies tev. Es domāju, ka priekš sevis dabūju atbildi. Jo skaties, jo viens ir menedžments par uzdevumiem, līderība par cilvēkiem, ja tā ļoti novienkāršojamas definīcijas. Otrs, es sapratu arī no tevis teiktā, ka viens ir, ja es esmu cilvēks. Tas man dabīgi ir, es paveicu darbu ar savu cilvēkiem, bet arī es tikko atradu arī otru pusi. Ja es esmu racionāls uzņēmējs, kam jāpadara uzdevums, kas saprot, ka ar 1000 cilvēkiem es varu izdarīt daudz, daudz vairāk kā viens pats, tad arī tur tā līderība ir. Manipulācija, līderība un manipulācija, tas ir pa īstam, vai es apčakarēju cilvēkus, lai viņi dara labāk un vairāk? Jautājums par nodomu. Kas ir nodoms? Ja patiesībā to iekšēji ir tāds naidīgs, nezinu, vai tas būs korekti šajā kontekstā, bet tev patiesībā ir vienalga, kas ar cilvēkiem notiek. Un tu, kā angliski saka, fake it until you make it. Un, kad vienkārši centies izpatikt, centies būt labs, centies būt tāds cilvēcīgs, tā visticamāk būs manipulācija, jo tas nebūs par tavu dabu, par to, kāds tu esi, bet to cilvēki jūt. Dabu ir ļoti grūti izmainīt, un to ir ļoti grūti pievilkt, jo tie dabiskie mūsu paterni reakcijas, viņas tomēr dažādās situācijās ļoti, ļoti spīd ārā. Tas ir labs punkts. Man ļoti patīk, ka Jurģim Liepniekam bija raksts Poirot.lv par glaimiem. Viņš bija balstīts arī uz autoriem, uz pētījumiem, un tā būtība bija tāda, ka cilvēks nespēja pretoties glaimiem. Bet atbilde, protams, bija tas, ko tu teici nolūkā. Ja es to daru ar labu nolūku, manī vai nodomu, un manī nav vēlme apmānīt, piekrāpt vai izdarīt, tad tā ir akceptējama. Ja es to daru ar ļaunu nolūku, vai es to daru tāpēc, lai manipulētu ar tevi, tad, protams, būsim godīgi, tā ir manipulācija. Tad ir tā manipulācija. Līdz ar to nodomam ir ļoti, ļoti būtiska nozīme, jo otra puse to tāpat jutīs. Bet labi, skaties, šajā podkāstā mums ir tās divas plaknes vienmēr arī, ko es personīgi meklēju. Viens ir, kāpēc? Kas tas ir, ko mēs šķietam atšķitinājām, bet otra ir kā. Un šobrīd, ja mēs runājam par līderību, tad es viņas nodefinēju kā līderības ķīmiskais sastāvs. No kā tas sastāv? Un tad es noteikti gribētu tev parunāt, ko ikdienā tas nozīmē, ko man darīt pirmdienā un piekdienā. Tad līderu ķīmiskais sastāvs, ko tu atbildētu? Man vispār ļoti patīk tas definējums, kā tu saki, ķīmiskais sastāvs līderībā. Tas man šķiet tāds ļoti dziļš nosaukums šim visam. Es teiktu, ka līderība sastāv no ļoti dažādiem aspektiem, jeb mūsu cilvēcīgām īpašībām, kurām patiesībā līderim ir jāpiemīt. Un skaidrs, ka lielākoties mēs visbiežāk runājam par to, ka jau iepriekš manis pieminētā empātija, ka cilvēkiem ir jābūt ar paaugstinātu, iespējams tādu cilvēcību, lai sajust otru cilvēku, iekāpt otra cilvēka kurpēs. Mēs tur varam runāt par godīgumu, jo tikai veidojot godīgas attiecības, viņas var būt stipras, jēgpilnas un tādā ilgtermiņā vērstas. Tāpat laikā es teiktu, ka godīgums un savstarpējā uzticēšanās, godīgums veido to savstarpējo uzticēšanos, tādējādi ar visām šīm lietām mēs sākam apaugt, mēs apaugam kā līderi un mēs veidojam tādu kā kupolu pārējiem, un tad mēs radam sajūtu, ka pie mums var nākt, pie līdera, un veidojot šo te uzticēšanos, veidojas arī rezultāts. Jo, kā es iepriekš arī esmu teicis, ja tu esi līdzvērtīgs ar pārējiem, ar visu savu pārējo komandu, tu vari nesāt jebkādu titulu. Tu vari būt uzņēmuma vadītājs, tu vari būt direktors, jebkādā lomā tu vari būt. Un man ļoti patika, kad Covid laikā 2 gadus nācās strādāt no mājām, un bija sajūta, ka tavs darbs ir kā datorspēle. Faktiski tu 2 gadus esi tikai ekrānā, un tev šķiet, ka tiešām viss notiek digitāli, vai šie cilvēki vispār ir īsti. Un kopš tā laika es arī savai komandai stāstu kā tādu projekciju. Šeit mēs esam spēlē, mums katram ir sava loma, mums katram ir savi konkrēti uzdevumi, kas mums ir jāpaveic, bet tikai jautājums, kā mēs to darām. Vai mēs izturamies ar cieņu, vai mēs esam godīgi viens pret otru, vai mēs esam iejūtīgi, vai mēs spējam pieņemt, ka otram šodien var nebūt laba diena, un tas ir ok, jo tu nevari
5 dienas nedēļā un 365 dienas gadā nodrošināt, ka tu esi tur super labā resursā, jo visiem mums ir augšas un lejas. Tā. Labi, tagad skaties. Es tevi klausījos un domāju paralēli, atvainojiet, bet es arī klausījos. Es arī tevi klausījos. Tas, ko es domāju, skaties, ja man ir jau dabīga šī empātija, šis godīgums, esmu atvērto durvju princips, es ļauju kļūdīties, tas kaut kā diezgan organiski. Ir iespējams apzināti izvēlēties, es tagad kļūšu labāks līderis. Es pirmdien atnāku uz darbu, vai otrdien vakarā sēžu ar savu blokciņu. Kā tieši palīdz man? Es, Valters, gribu kļūt par līderi. Ko man darīt otrdienas vakarā? Jautājums, vai tu zini, kas ir tās konkrētās lietas, kuras tev iespējams, teiksim, tā klibo, ar ko tev ir grūti? Vai tu esi saņēmis kādreiz tādu konstruktīvu atgrieznisko saiti? Manā dzīves pieredzē ir bijuši gadījumi, es vēl tajā laikā biju strādājis key account pozīcijā. Man bija kolēģis, ar kuru man bija diezgan tādas ļoti saspīlētas attiecības, bet mēs bijām ļoti viens no otra atkarīgi. Faktiski vienu konkrētu biznesa projektu nevarēja virzīties uz priekšu. Es nevarēju viņus virzīt uz priekšu, kamēr mēs tur neesam vienojušies par konkrētiem nosacījumiem ar savu kolēģi. Es saprotu, ka tās attiecības ir super saspīlētas un neiet kopā. Un es jūtu, ka viņš man redz labāk ejam nekā nākam. Un es meklēju risinājumu. Skaidri es eju pie savu vadītāju un saku, Klau, ko man darīt? Nevaru es vairāk šo izturēt, man ir grūti. Un tad bingo vienkārši risinājums, Artur, kā būtu, ja tu pamēģinātu vienkārši iedot godīgu atgrieznisko saiti cilvēkam par to, kā tu jūties šajā sadarbībā. Pirmā reakcija – es viņam teikt, nē, es neiešu runāt. Tad vadītājs, kas ir coach, ar pareiziem jautājumiem mani tomēr iedrošināja, pamēģināt, un es apņēmības pilns gāju šo sarunu. Piedod sekundi, iedod arī mūsu skatītājiem, klausītājiem to detalizāciju. Tad jūs sēdējat kaut kur vienā kabinetā? Jā, es biju uzaicinājis uz tikšanos. Un tu viņam nosūtīji uzaicinājumu, ko tu rakstīji tādā subjektā vai uzaicinājumā? Kāpēc tu ar to mēs tikāmies pie kafijas aparāta sākumā? Pie kafijas aparāta. Jā, ko tu viņam saki, draugs, es gribu aprunāties ar tevi? Mēs tikāmies pie kafijas aparāta un es saku, klausies, es gribu tevi uzaicināt uz vienu sarunu, teikšu tev godīgi, vienkārši šobrīd uzklausi mani. Tas ir stāsts par to, kā es jūtos. Vienkārši uzklausīju. Tu teici, par ko saruna, vai tu teici, uzklausi mani? Es teicu, uzklausi, es aicināju uzklausīt, un tad es pateicu, par ko būs saruna. Jūs tikāt, un par ko būs saruna? Es teicu, ka man ir ļoti svarīga ar tevi sadarbība, bet jāatzīst, ka es jūtu, ka mums ir saspīlējums. Un es gribētu ar tevi tiešām forši, koleģiāli izrunāties. Iespējams, mēs kaut kur noķērām, sadarbības posmā pārpratumu, un kaut kur mums kaut kas neiet. Un šis nav par to, ka es gribu tev kaut kā aizrādīt vai vēl kaut ko. Es gribu tev padalīties par to, kā es, Artur, šajā brīdī jūtos šajā situācijā. Vai mēs varam atrast tam laiku sarunai? Jā, varam. Es uzsaucu kalendārā mītiņu, mēs satikāmies, un šī bija tā mana pirmā pieredze, kad es uzdrošinājos kolēģim iedot šādā formātā atgrieznisko saiti ar mērķi uzlabot tās attiecības, jo es sapratu, ka iespējams, nevis pat iespējams, bet arī šim kolēģim bija svarīgi, lai tas konkrētais biznesa lauks iet uz priekšu. Man tas bija super būtiski, jo bez viņas faktiski vispār nevarēja virzīties uz priekšu. Un mēs izrunājāmies, un es dabūju arī dzirdēt, kas ir bijis tas tā cilvēka pieņēmums. Un tā cilvēka pieņēmums, viņš bija kaut kur zināmā mērā arī, nedrīkst varbūt teikt nepareizi, jo viņš viņiem vienkārši tā pieņēma, bet viņš to situāciju neredzēja tādu īsti visā plašumā. Un tad, kad mēs izlikām visas kārtas uz galda, mēs sapratām, ka tur vispār šim visam, kas notika, nebija pamata. Un mums ļoti uzlabojās attiecības. Līdz pat tam, ka pēc tam man tur sākas veikt arī svētkos un tā tālāk. Un šī bija tā mana pirmā pieredze, kuru es esmu paņēmis savā vadītāja bagāžā pēcāk. Un arī pārējā, esmu vairākas reizes pēc tam šo pašu ceļu gājis citās situācijās. Savus vadītājus esmu iedrošinājis, savus darbiniekus esmu iedrošinājis iet šo ceļu, būt godīgam. Jo principā es varēju izvēlēties, man neiet, man ir slikti, jā, es varu iet tur čīkstēt, piedodiet pie vadītāja, es varu iet pie HR-ām, ja jau tur viss plīst un man ir grūti, bet es varu būt arī vienkārši cilvēks, parunāt. Izrādās tieši tik vienkārši. Un arī tā ir, vēl tajā laikā man kā speciālistam, kā key accountam, tā bija viena no līderu īpašībām, ka es gāju to savu ceļu godīgi, cilvēcīgi, padalījos par to, kā es to redzu. Un es biju gatavs uzklausīt arī otra cilvēka redzējumu.
Bet labi, es paiešu pāris kaut kādas sekundes vai minūtes atpakaļ. Tad uz to manu pamatu jautājumu, kā kļūt par līderi, tas, ko tu teici, tad man ir jāsadzird, jāieskatās šajā spogulī, vai šī adreniskā saite. Tas var būt novērtējums, tas var būt anketas, var būt feedbacks vai adreniskā saite, bet man ir jāsaprot, kas man trūkst kaut kur. Ja? Kas man trūkst. Labi, par godīgumu vēl nedaudz parunāsim. Vēl tas man jautājums, kas man jānes prātā. Skaties, kad lasa vai runā par līderību, tas izklausās kaut kā ļoti maigi, ļoti tā... Drusciņi ezotēriski gandrīz ir. Līderis var būt, un viņam vajag būt arī stingram, striktam. Ir tā, mēs esam tur, tālāk nevar. Es nevaru akceptēt šo, kur ir tā robeža. Cilvēka mīlestība, empātija, maigums un šī stingrā roka vēl atkal neaizejot bosa stāvoklī. Un šis arī man šķiet ir viens no mītiem, ko cilvēki domā, ka, ja tu esi līderis, tad tu esi ļoti mīksts un tu neesi prasīgs. Ne. Arī mana komanda ļoti labi zina darbā, kad ja ir kaut kādas lietas, kur mums ir noteikti termiņi, laiks vai kaut kādas lietas netiek izdarītas korekti, es varu būt arī, piemēram, prasīgs. Skaidrs, es vienkārši ievēroju cieņu. Es nepacelšu balsi, no manis nenāks rupji komentāri, nenāks nosodoši komentāri. Drīzāk es veidošu konstruktīvu sarunu, bet es atļaušos dot atgrieznisko saiti par to, kas nav ok. Šeit es teiktu, ka runa ir par veidu, kā tu komunicē. Vai tas joprojām ir ar cieņu? Kas ir tavs nodoms? Nodoms ir nosodīt, jo kāds kaut ko nav izdarījis, norāt, salamāt un tā tālāk, vai tomēr nodoms ir labi, cilvēks ir kļūdījies vai nav izdarīts laikā. Es gribu saprast iemeslu, kāpēc tas tā ir izdarīts un vienkārši iziet, ievērot tādu cienīgu komunikācijas stilu. Komunikācija ir ļoti būtiska nozīme šajā aspektā. Es domāju, vārds cieņa. Es domāju, vārds cieņa izrādīt cieņu tam cilvēkam, kas būtu līderī. Bet vēlreiz tas nenozīmē, ka es nedrīkstu runāt stingras, skaidras lietas, norādīt uz neizdarību, tā ir cieņa. Jā. Labi, uz šo tu atbildēji. Godīgums. Kā vēl izpaužās godīgums? Jo arī tas tāds vēlreiz, citam tas ir tik pašsaprotam, tā ir vērtība. Arī man tā ir vērtība noteikti. Citam tā ir adreniskā saite. Kā vēl cilvēkam, kurš grib būt vairāk līderis vai vadītājiem, kā vēl viņš var realizēt šo godīgumu? Es teiktu, ka arī pašam meklēt atbildes sevi, kas ir tās manas rīcības, kuras iespējams ir destruktīvas, jo ļoti bieži mēs neesam godīgi pret sevi. Sistēma nereti mūs ieliek zināmos rāmjos, un mēs pildam uzdevumus vai rīkojamies pret savu gribu, pret to, kas mēs esam. Tur ir jautājums godīgums pret pašu sevi, ne tikai pret cilvēkiem, ar kuriem tu strādā. Un šeit es teiktu, ka es arī pie šī godīguma liktu arī atkal atgrieznisko saiti, tikai nevis, ka tu gaidi, ka tev viņu kāds iedos kaut ko pateiks, bet ka tu ieskaties vēlreiz, līdzīgi kā tu teici, spogulī acīs. Un uzdod kolēģim jautājumu, Klau, vai tu vari man iedot atgrieznisko saiti par sadarbību ar mani? Es esmu novērojis, ka kaut kādās situācijās man tur, kaut kas neiet, vai man ir sarežģītākas sarunas, un es nevaru saprast, kāpēc. Bet tad tikai ir svarīgi, ka tu esi gatavs tai atgriezniskai saitei. Jo visbiežākā problēma ir, kad mēs saņemam atgrieznisko saiti, tad, kad mēs viņai neesam gatavi. Un tad var notikt sprādziens galvā. Es tev piekrītu. Arī šeit korekti sniegt. Arī sagatavot to cilvēku, jautāt vai pateikt, ir šī saruna. Ļaut sagatavoties, ļaut aizstāvēties, iedot pauzes. Es pavisam noteikti. Jā. Labi, empātija. Pašķirstīsim vēl šo, jo skaties. Cilvēki, tas ir dabīgi. Skaidrs, viņam rūp, kolēģiem rūp, viņš vēl. Bet tas, ko es esmu novērojis, arī bieži vien augsta līmeņa vadītājiem, intelektuāli ļoti gudriem, viņam nav tas dabīgi. Viņš redz citādi pasauli, viņam nav viegli nolaisties, viņam nav viegli tērēt laiku, kā tev iet, kad viņam jau prātā noteikti 101. Respektīvi, mans jautājums tāds, kā un vai attīstīt empātiju un būt empātiskiem cilvēkiem, kuriem tas nav dabīgi, tādu vai citādu iemeslu pēc? Jā, ļoti labs jautājums, un es domāju, ka uz viņu nebūs tāda viennozīmīga atbilde, jo tu jau ļoti labi saproti, ka mēs varam kaut ko mācīties, kaut ko apgūt tad, kad mēs to gribam. Tad, kad tev tas ir uzspiests,
vai to prasa sistēma, vai to prasa vide, bet tu nejūti, ka tev to vajag, tu arī negribēsi to mācīties. Paveiksies, ja tev ir apkārtējā vide, tuvākie kolēģi, iespējams, vai tavi sadarbības partneri, ar kuriem tev ir ciešas attiecības, ka viņi uzdrīkstēsies tev pateikt, ka, hei, iespējams, ka kaut kādos brīžos tava komunikācija vai veids, kā tu tur dod uzdevumus vai risini kaut kādus jautājumus, ka tas ir super destruktīvi. Mans ieteikums tev būtu pārdomāt par to un paskatīties uz to iespējams, es nezinu, iedrošināt aiziet kaut vai uz kaut vienu coachinga sesiju ar šo jautājumu, vai es ar to vispār kaut ko varu darīt. Bet kamēr cilvēks to neredz, viņam tas ir viņa pelēkajā zonā, viņam tas nav interesanti un es stipri šaubos, ka tur kaut kas var mainīties. Un atgriežamies noteikti, ka šis līderim viņam ir jābūt patiesam, un tas, ko tu arī teici, vārds godīgam. Ja es saprotu, ka tas nav mans, un saprotu, ka es to nevaru iemācīties, tad domāt, kā risināt. Jo patiesībā man ienāca prātā tāds piemērs, kurā bija viens vadītājs klients, kuram aizrādīja par to, ka viņš ir pārāk tiešs un viņš nepamana un cilvēki, viņš neredz tās emocijas. Un viņš apzinājās, bet viņš teica, es visticamāk vairs to nevaru dabīgi iemācīties. Es varu iemācīties tehniku, bet man tas nav patiesi. Tas, ko viņš atrisināja toreiz, viņš vienojās ar vienu no citas nodaļas vadītājiem, kur dabīgi lasīja. Un tas, ko viņi vienojās, viņš teica, pačuksti man, kad ir pārāk saspringti, kad cilvēkiem vajag atbalstu, kad man vajag piebremzēt, kad man vajag apsveikt kādu ar puķiem, pačuksti man. Viņš saka, es nejutīšu. Jo tad, kad mēs aiziesim tur jau kaut kādā biznesa keisā, mēs vienkārši to nejutīšu. Un tas ir tieši ļoti labs piemērs. Tas ir tas, ko es tieši arī tikko minēju, kad ja tev ir tā vide, jeb tuvākie cilvēki, ar kuriem tā sadarbība var būt tāda, ka tu esi gatavs to pieņemt, tev ir paveicies. Un pat tad, kad es būtu gatavs iespējams pastrīdēties par to, ka es vairs nevaru, manā pārliecībā cilvēks var izdarīt daudz, ja mēs gribam. Un tur ir par patiesu vēlmi. Un ja tu vienmēr redzi melnu vai vienmēr tikai baltu un negribi iespējams ieraudzīt bišķiņu citu nokrāsu, tad tev būs grūti ar šo. Bet ļoti labs piemērs arī no dzīves, ko tu bet jāsaka arī par resursu. Jāsaka arī par resursu un par jautājumiem, ko cilvēks risina. Jo tas ir tas piemērs, ko bieži mēs redzam vai dzirdam grāmatās, vai kāpēc Zuckerbergs velk vienu un to pašu tēkreklu katru rītu. Tāpēc, ka viņam jārisina miljardu vērti jautājumi. Ja viņam būs jārisina šobrīd jautājums, kādu tēkreklu es vilkšu, tad kļūdas iespējami ir 500 miljoni. Tāpat arī šeit. Es domāju, cilvēks risina patiešām milzīgus jautājumus, un tad visu laiku sev pārmest vai atgādināt, ka jāparunājās, kā tev iet. Tas droši vien, ka nebūs. Līdz ar to es saku, kas ir tā vajadzība vai tā situācija? Protams, visticamāk, tad, kad tev ir iespējams tur miljardu kompānijas vai miljonu kompānijas, tas viss pieder tev, un tev ir tā teikt my way, highway. Ļoti iespējams, ka tu pat par to nedomāsi, jo tavs uzņēmums iespējams arī strādās tā, kā viņš strādā. Tu viņu kaut kur neredzami no augšas vadi, biznesa notiek, ja ir kaut kādi jautājumi. Tu tā starp citu pieslēdzies savā formātā dabiski tāds, kāds tu esi, un tev ar to ir ok. Jo tevi jau tas netraucēs, ka tu principā neņemsi to atgrieznisko saiti pat vērā. Tev viņa nav vajadzīga, tu viņu nedzirdi, un tad tev arī nav vajadzības tieši tā. Jā, tas ir kaut kādā citā plaknē. Saka vēl, bieži vien tas karjeras ceļš Latvijā arī ir speciālists, tad tas apzinīgais, labi darošais cilvēks, kuram ir atbildība kļūst par vadītāju. Tur ir citi izaicinājumi. Var uzreiz kļūt par līderi, vai sākumā tev jābūt menedžerim, jātiek galā ar menedžmentu, un tikai pēc tam jāsāk tie cilvēki. Vai tu vari tā ielikt rītā no kolēģa, tagad es esmu gan līderis, gan tavs vadītājs? Es teiktu, ka šeit jautājumā vēl prasās bišķiņ tad vairāk kaut kādas praktiskas lietas, jo arī būdams speciālists, kā es sarunas sākumā minēju, jo līderība jau ir par tavu domāšanas veidu, tu jau būdams kā speciālists vari būt līderis. Vienkārši tas ir veids, kā tu ķeries klāt uzdevumiem. Kas ir tā tava atbildība, kas ir tava komunikācija ar komandu. Nereti jau tā arī ir. Arī kādreiz atceroties sev tālajā praktiski 2010. gadā, kad es sāku savu vispār karjeru pēc būtības, kad es nonācu savā pirmajā pārdevēja speciālista amatā. Vispār kāpēc es tiku tālāk un sāku iet tālāk ceļu. Jo man arī kolēģi, jeb tā mana apkārtējā vide sāka ar mani runāt, ka Artur, hei, tev padodas, tev sanāk. Un tur ir komunikācija, tur ir pieeja, tur ir sadarbība, tur ir empātija un
tur es teiktu, ka vienkārši viss ir kopā. Un tad ir solis pa solim, jo, ja mēs runājam hierarhiski organizācijas līmenī pa amatiem, tad tur nāk jau vienkārši tādas ļoti praktiskas lietas, kas ir tā tava atbildība, kuru tu rokās turi un ko tu dari. Bet būt līderis ar līdera redzējumu, tu arī jau arī no speciālista līmeņa būt. Labi. Atgriežamies pie ķīmiskā sastāvā. Un ķīmiskā sastāvā, un arī tas, ko tikko tu lietoji vārdu redzējumu, tā viena no definīcijām, kas noteikti arī man Maksvela patīk, ka līderis ir tas cilvēks, kas pārstāv vērtības un kam seko tad, kad varētu nesakot. Jo, ja tu esi priekšnieks un man alga no tevis atkarīga, tad skaidrs, ka es tur iešu. Jā. Labi, bet tagad atkal skaties, skaists nosaukums, vīzija, vērtības, kuras tu pārstāvi. Ko tas reālā dzīvē nozīmē? Es mīlu klientu, es mīlu kameru, es mīlu šprici, es mīlu ko? Un ko es katram tagad stāstu par to, kad jums ir jāmīl konkrētais pakalpojums, prece vai tehniskā vienība? Vīzijas šajā gadījumā, tu domā, ja mēs runājam par kaut kādas organizācijas vīziju vai vērtībām? Tikai mazākā līmenī. Jo skaties, parasti pašai organizācijai kaut kur jau tas ir uzrakstīts un dažādi tur to izmanto. Bet iedomājies tagad, tas, ko mēs runājam, ka līderis var būt arī tuvāk ikdienā, teiksim, nodaļas vadītājs. Un tad, kas varētu būt tās viņa vērtības vai vīzijas un cik bieži un kā viņam par to būtu jārunā? Jā, es teiktu, ja mēs runājam par vērtībām, tad vadītājiem jebkurā gadījumā kā tādu lietusargu savam darbam ir jāpieņem tās organizācijas vērtības, kuras ir noteikts. Viņas var būt ļoti dažādas atkarībā no organizācijas, no biznesa veida un tā tālāk. Un tad tu viņas vienkārši sāc projicēt ar kaut kādām konkrētām rīcībām, kā tu rīkojies. Un skaidrs, ka nezinu, ja viena no uzņēmuma vērtībām tur, piemēram, visbiežāk ir, tur sadarbība, tad tu arī pēc tam to sāc pielietot ļoti praktiski. Un tad, kad tu arī dod kaut kādus uzdevumus, speciālistiem, vidējā līmeņa vadītājiem un tā tālāk, tu nereti vari arī reflektēt. Ja tu jūti, ka kāds nerīkojas atbilstoši vērtībām, tad tu vienkārši paiet soli atpakaļ. Hei, mums arī organizācijas vērtības ir, viena no vērtībām, piemēram, ir sadarbība. Kā tev pašam šķiet, kā tev šis uzdevuma izpildījums vai šī pieeja izskatās caur šo mūsu uzņēmumu vērtību, un tu vienkārši visu laiku soli uz priekšu atpakaļ runā par šo. Ja mēs runājam par vīziju, skaidrs, ka darbiniekiem nereti ir grūti to vīziju pieņemt. It īpaši, ja mēs runājam par, ja tā drīkst teikt, zemākā līmeņa speciālistiem, kas dara kaut kādu ļoti vienkāršu, bet tāpat laikā nozīmīgu darbu. Viņiem lielās korporācijas, uzņēmuma, tur tā vīzija. Tukšs teikums. Viņiem viņš neko nenozīmē. Vienīgais veids, ko uzņēmums var darīt, ir diezgan regulāri par to komunicēt dažādos uzņēmuma iekšējos komunikācijas kanālos. Ja tur ir kaut kādas internetlapas un tā tālāk, dod kaut kādus piemērus. Mūsdienās ļoti populāri visi tie mārketinga triki ar visādiem tiem short filmēšanu un tā tālāk un tā tālāk. Jo vairāk tu par to runāsi, jo vairāk tas nosēdīsies. Bet vienkārši pieņemt, ka mēs tagad uzņēmumā esam noteikuši, ka mums ir tāda vīzija un cerēt, ka tev visi darbinieki tagad ar karogu pa priekšu ies šim pakaļ. Nē, šis tā nenotiek. Labi, nedaudz paprovocēšu tev no reālās dzīves situācijas. Tātad iedomājies, tu esi kļuvis par jaunu vadītāju, tikko tu esi bijis speciālists. Tikko virtuvē, pīpētavā vai citā tehniskā telpā, tu esi pats tā viegli iesmējis par kārtējo sapulci, par vīziju, misiju un vērtībām, un tu smējies vai jokojies kopā ar kolēģiem. Pienāk rītā, tu uzvelc žaketi, un tev tagad nopietni jāsāk runāt par to, ka tā sadarbība ir būtiska. Kā šo pārvarēt? Šeit ir jābūt vispār ļoti lielam filtram, ko tu un kur tu runā. Un ir skaidrs, ka es arī, kad vadot savu komandu, es stāstu, ka tev kā vadītājam citreiz ir jāpieņem, kad ir kaut kādi procesa lietas, situācijas, kuras notiek organizācijā, par labu esam. Tas ir liels mehānisms, liela mašīna, kura zināmā tempā brauc uz priekšu. Un tev kā ja tu esi vadītājs, tas nevienmēr nozīmē, ka tu visu pieņem un visam tici. Citreiz tavs lēmums neko tur nenozīmē, jo tu esi vienkārši daļa no tā procesa. Un vadītāja uzdevums ir pieņemt visu. Protams, tik tālu, cik tas ir iet roku kopā ar tevi kā vispār personību, ja tas nav kaut kas ļoti pret tavu dabu. Un tev tā ideja tālāk ir jāpārdod
jāpārdod saviem darbiniekiem. Un šeit es teiktu, ka vienmēr jābūt ļoti uzmanīgam, ko tu komunicē. Es, paldies Dievam, neesmu pats uzkāpis uz šiem grābekļiem, bet es esmu dzirdējis ļoti interesantus stāstus, kur identiski tavam piemēram tieši Pīpētavā šis notiek. Jā, tas ir labs komentārs, jo, protams, no vienas puses tā ir patiesā dzīve. Mēs esam, kas mēs esam, un ģērbtuvēs un ēdnīcās un mājās tur notiek. Jā. No otras puses, ja mēs strādājam ceļš korporatīvā vidē, tad ir jāsaprot, kādi ir tie spēles noteikumi. Aska. Daļēji, jā, bet par godīgumu. Protams. Un ar cieņu. Labi, bet tu pats nedaudz izprovocēji to otru jautājumu, kas arī notiek dabīgi. Iedomājies, man tagad ir sapulce, un man jārunā par uzņēmumu vīziju vai par vērtībām, jāatsaucās, un es līdz galam tam neticu. Ko man darīt? Pirms ideju pārdot kādam, kā pārdot ideju sev? Jā, ļoti labs jautājums. Es teiktu, ka ļoti atkarīgs no situācijas, kas ir tieši tas, kam tu netici. Visnotaļ viens ir vienkārši just do it, 5 sekundžu likums, vienkārši dari un stāsti tā, kā tas ir. Ar šo tāpat laikā pārdodot arī sev šo ideju. Ja tu tiešām domā, ka tur ir kaut kas ļoti aģugārns, ka tur kaut kas neiet roku kopā un tu vispār nezini, ko tev ar šo darīt, skaidrs, ka tev tad ir jāsagatavojas tam kārtīgāk. Iespējams, tad saruna ar nākamā līmeņa vadītāju, ar tavu tiešo vadītāju, iespējams, ja tur ir HRs iesaistīts, saruna ar HRu, kaut kādā ziņā, jebkurā gadījumā tev tas ir jāiznes tālāk. Un es teiktu, ka tur ir jāmeklē risinājums. Tur tāda vienota recepte, ko tieši ar šo darīt, viņas nav. Bet tā idejas pārdošana pašam sev, viņa ir ļoti būtiska. Es pēc būtības tev piekrītu, un klausoties tev, man vēl radās patiesībā tāda ideja, ka pirmkārt atkal tā ir izvēle, ka man ir tas jāpieņem, man arī sev ir jāpārdod ideja, pirms es to nesu tālāk. Un otrs, man ienāca prātā tas tevs pieminētais vārds sadarbība, un, piemēram, man pārējiem jārunā par sadarbību, bet varbūt manā uzņēmumā es zinu, ka departamenti karo savā starpā. Viņam ir pretēji mērķi, man liekas, par ko. Bet tad visticamāk man ir jāatrod situācijas, kurās tā sadarbība tomēr funkcionē, vai kur tā sadarbība. Viņi varbūt ne 100% pusē, bet kurās situācijās viņi ir. Labi, skaties, mēs tagad izgājām to ceļu par to vīziju, par to skaisto. Tad, ja tas ir liela korporācija vai uzņēmums, kurā ir definēts, un tu kā vidēja līmeņa vadītājs vai par departamentiem viņi nes uz leju. Ko darīt, ja uzņēmumā nav šīs vīzijas vai kaut kādi citi mērķi, uz ko tiekties, bet tu esi nolēmis būt savā departamentā vai savā nodaļā par šo līderi. Kur tad tu ņem to vīziju, un kas tad ir tās tavas vīzijas, tad, vai varbūt tādas atrautas no uzņēmuma tev, tavas nodaļas, tava departamenta vīzija? Es teiktu, ka šeit mēs tad drīzāk runāsim nevis par to virzienu, kur iet organizācija, bet visticamāk mēs šeit runāsim par vienkārši kaut kādām vērtībām. Šeit būs vērtību līmenis, par kuru tu vari runāt ar savu komandu, jo būs diezgan muļķīgi, ka tu nosaki, ja organizācijā nav noteikta vīzija, piemēram, un tu ar komandu runā par kaut ko, ko tu pats esi izdomājis. Protams, tu vari atrast virzienu, kurā runāt, bet tas nebūs korekti pret visu organizāciju, jo faktiski tu neesi cilvēks, kas to var noteikt. Un iespējams, to arī zināmā mērā vari sev iešaut kājā ar to, ka tu centies radīt izpratni cilvēkiem par to, kā patiesībā nav. Es teiktu, ka kaut kādā dzīves brīdī man ir bijis līdzīgs posms, kur es varbūt ne līdz galam ticu tam, kur mēs ejam, bet man ir mans autentiskums. Tas, kas es esmu, kā es redzu to mūsu virzienu, kā es redzu to mūsu ceļu, un tad man dabīgi parādās tas veids, kā es par šo varu ar komandu komunicēt, lai komandai tas būtu pieņemami, saprotami, un lai tas viņiem arī radītu jēgu, jo faktiski bez jēgas jau tu nespēsi virzīties uz priekšu. Labi, jā, es noteikti piekrītu tam. Es noteikti piekrītu, ka dienas beigās tas ir būt autentiskam, būt pašam par sevi. Skaties, es tādu mazu kopsavilkumu uztaisīšu, ko es sadzirdēju, ko es atceros, un tad tu papildini, vai es esmu kaut ko aizmirsis šeit. Jo tas, ja es pareizi saprotu, tad pirmkārt līderība tas ir par cilvēkiem, pat ja ir jārisina biznesa jautājumi, es tomēr to skatos ar cilvēku vērtībām. Otrs, ja es pareizi saprotu, tad sākumā jāskatās spogulī. Jāskatās spogulī, spoguli šobrīd pēdiņās, protams, vēlreiz tā ir atgriezniskā saite, tas ir kaut kādi pētījumi, novērtējumi vai citas lietas, kas man ir. Trešais, man ir jāsagrib, vai tā ir izvēle. Ja? Man ir apzināti jādara šobrīd.
Tad es noteikti sadzirdēju par empātiju. Man jāsāk klausīties, sajust, līdzpārdzīvot par cilvēkiem. Godīgums arī tādā ziņā, ka es esmu konsekvents. Ja man ir kaut kādas vērtības, tad es vienādi rīkojos. Ja. Un vēl noteikti, jā, man aizķēra arī šī doma par to, ka man jābūt kaut kādai vai uzņēmumam, vai savai vīzijai, vai kaut kādai idejai, ko es pārstāvu. Pie tam tā no sirds. Ja tā ir kvalitāte, tad kvalitāte. Ja tās ir detaļas, tad detaļas, tās ir krāsa, tad krāsa, bet kaut kas no sirds. Vai es kaut ko aizmirsu, vai kaut kas no šī ķīmiskā sastāvā vēl papildināt man? Es teiktu, ka diezgan precīzi tas, kas man pie empātijas aizķērās, es varbūt nedaudz gribētu palabot, ka empātijai ir jābūt, tev ir jājūt otrs cilvēks, bet kas ir svarīgi, kad vadītājs nav glābšanas riņķis nevienam. Un skaidrs, ka tu vari lūgt, ja tev lūdz palīdzību, tu viņu iespēju robežās dot kaut kādos brīžos, kad tu redzi, ka tā metaforiski iztēlojoties, kāds slīkst, tu centīsies palīdzēt, bet tur ir jābūt arī ar zināmām robežām. Tas nenozīmē, ka tu vienmēr tikai glaudi pa galvu, ka viss ir tikai tur rozā krāsās un viss ir forši. Tas vienkārši ir par cilvēcību, ka tu spēj otru sajust. Bet tas nenozīmē par nemitīgu glābšanu, lai tas nav pārspīlēti, jo tas, ko man šķiet, ka cilvēki nereti pārprot, ka ja tu esi empātisks, ja tu esi līderis, tad tu viss ir rozā krāsās un viss ir forši vienmēr. Nē, un tur ir tieši līdzīgi, kā tu biji jau minējis, kad tur var būt stingrība, tur var būt prasīgums, runa ir tikai par veidu, ko tu ar to dari. Un skaidrs, viena lieta, ko es varbūt vēl gribētu pielikt klāt, ir kopumā par izglītību un mācībām. Un ir skaidrs, ka ir daudzas lietas, kuras vienkārši ir jātrenē, praktiski ir jātīsta. Un ir vairāki pētījumi, kuri parāda, ka uzņēmumi nevisai labprāt izvēlas ņemt kaut kādas mācības saviem vadītājiem. Viņi domā, it kā mums viss ir labi, bizness mums iet, bet neviens neiedziļinās, kas ir tas jau bišķiņ. Iespējams, tādā makro līmenī, kas tur patiesībā notiek, kas ir tas veids, kā tas zobrats tur griežas un ieguldoties vadītājos. Es teiktu, ka organizācijas var ar vien vairāk labākus rezultātus sasniegt, jo viens no pēdējiem galu pētījumiem ir par darbinieku iesaisti, un Latvijā viņš patiesībā ir viens no zemākajiem, es teiktu, ka zemākais, ja ASV tie ir 32%, Eirāzijas valstīs tie ir 26%, ja tagad pareizi atceros, un Latvijā tie ir 13%. Un, ja mēs tagad mēģināsim izmērīt neieņemtos līdzekļus, kurus uzņēmumi varētu nopelnīt tikai dēļ kaut kādas produktivitātes vai kaut vai darbinieku iedvesmas trūkuma, it kā banāli šķiet iedvesma. Tu esi darbā, tev ir jāstrādā, bet mēs joprojām dienas beigās esam cilvēki. Tie zaudējumi ir mēram triljonos eiro, un to visu tu vari novērst, ja tu tiešām ieguldies tajā. Un skaidrs, tur ir baigā miedarbības starp personāla daļu, tur ir starp menedžmentu, un šo ceļu vispār ir jāgrib iet tā. Es noteikti piekrītu tev, jo man liekas arī tas, ko teicu, no vienas puses skaidrs, ka, iespējams, nav līdz galam korekti, jo es jau 11 gadus esmu mācīju biznesā cilvēku attīstības, un skaidrs, ka tas izklausās subjektīvi no manas puses, ka es saku, jāmāca cilvēki. Tas man jānāc prātā taviem vārdiem, ka tu teici, tā tomēr ir vecā un jaunā paradigma. Ja vecā paradigmā, tad, kad bērnu vajadzēja iemācīt peldēt, tad iemeta dīķi, gan jau izpeldēs vai atstāja mežā, un tad viņš iznāks ārā. Mūsdienās tomēr mēs skatāmies, ja gribu, lai bērns māca peldēt, aizved uz 3 nodarbību pie trenera, rada drošu vidi, un viņš pēc 3 nodarbību. Bet tas nenozīmē auklēties arī pavisam, ka mums tad daram, un tad tu vari nepeldēt kaut kur. Ļoti labi. Saka, es vēl nedaudz, pirms noslēgt šo sarunu, es vēl gribētu reducēties nedaudz līdz zemē un pastītos no citas puses. Tas, ko es no zemes pie zemes gribētu skaties. Labi, mēs klausāmies podkāstu, labi, es sapratu atšķirību šobrīd par to līderību un menedžmentu. Labi, es gribu. Tīri praktiski, ar ko atšķirās mana nedēļa vai mēnesis? Ja es esmu tas boss un tagad eju kontrolēju daru, vai es tagad esmu vairāk kā līderis? Ar ko atšķirās šo divu cilvēku nedēļas un kas tur ir saplānots un ko viņš dara savādāk? Patiesībā tikko atbildēju uz šo jautājumu. Kontrolēju un daru. Un tās ir tās lietas, kuras tu lielākoties visu laiku arī darīsi. Tu kontrolēsi, tu sekos līdzi katram solim, un dienas beigās tu daudzas lietas arī darīsi pats. Jo visa kontrole tev veicinās arī darbinieku mainību,
Cilvēkiem ir jāļauj augt, cilvēkiem ir jāļauj kļūdīties, kā mēs pašā sākumā runājām. Jā, es teiktu, ka tā diena, tava diena kā vadītāja ļoti pamainās, kad tu sāc uzticēties cilvēkiem, kad tu radi iesaistes sajūtu, ka cilvēks jūtas droši paust idejas, ne tikai paust, ka viņš vispār jūtas droši ģenerēt, jo faktiski, ko cilvēks ar tādu mikromanagementu kontrolas pieeju izdara, viņš nobloķē cilvēka kreativitāti. Cilvēks kaut kādā brīdī saprot, man nav jēgas neko šeit darīt, jo tāpat es darīšu to, ko man tur norādīs vadītājs. Dienas beigās vadītājs arī sevi noslogo. Viņam visu laiku ir jādomā. Protams, ir cilvēku tipi, kuram ir svarīgi, kad viss ir pie manis, un viņš pat negribēs savādāk. Tas ir. Tā atkal labākā ziņā tā ir izvēle. Tā ir izvēle. Labi, iedod vēl piemērus. Tagad skaties, mēģināsim to kopējo mākoni aizvest līdz zemē kā lietu. Es esmu līderis. Kas ir tie ieraksti manā kalendārā, kas, zināmā mērā, pierāda? Jo man patīk tā tēze, ka dienas noslēgumā kalendārs ir zināmā mērā tos spogulis, tos pierādījumus. Tie darbi, tie ieraksti atspoguļo to, ko tu dari vai tu nedari. Labi, ja mēs ejam tajā smalkajā līderībā, kādi ieraksti vai kas ir tie darba veidi man kā līderim kalendārā? Līderim tie būs noteikti kaut kādas follow-up tikšanās par projektiem, kur tev iepriekš ir bijušas vienošanās, kad labi, mēs vienojamies, ka tu pamēģināsi šo, izdarīsi to, tiekamies pēc nedēļas, tad iedos update, kā tev ir veicies, iespējams būs nepieciešams kaut kur supports. Iespējams, tu uztaisi brīvā mikrofona sapulci, kuru ieplāno visai savai komandai. Jūs zināt, tur katru piekdienu mēs tur 11. tiekamies uz stundu. Jebkurš var pieteikties, nākt runāt par jebkuru tēmu. Šis, protams, nenozīmē, ka tu nevari pie manis kā vadītāja nākt jebkurā laikā, bet tu zini, ka vienmēr tev būs arī brīdis, kad tu vari strukturēti sagatavoties uz konkrētu laiku. Protams, tās ir obligātās one-to-one sarunas. Cilvēkam ir jāsaņem viņa tā jocīgi teikt, viņa pelnītā uzmanība, bet viņam ir jābūt laikam, kas ir veltīts tieši tev. Un kas ir svarīgi, ko liela daļa vadītāju pieļauj kļūdu, ir, ka viņa atnāk uz one-to-one ar savu darbinieku un principā aizņem visu ēteru ar savu stāstu. Tad kam tas one-to-one dienas beigās ir domāts? Tur noteikti jāievēro Pareto 80-20 princips, kad darbinieks 80% runā un 20% no ēteras ir tavi. Un tu klausies, tu uzdod jautājumus, nevis tu tikai, kad cilvēks pie tevis nāk ne tikai atskaitīties, bet viņš pie tevis nāk uz sarunu par to, kā viņam veicas, tu uzdod jautājumus, ka tu vēl vari, atbalstīt, kas no manis nepieciešams, ka tā saruna ir ar atvērtiem jautājumiem. Šie būtu tādi tie būtiskākie. Follow-upi viņus mēs varam tur grozīt atkarībā no temata specifikas, no darba ikdienas, jo skaidrs, ka tās rutīnas ir ļoti atšķirīgas. Un, protams, plānotais, veltītais laiks one-to-one sarunas un arī, protams, komandas tikšanās, kad tu ļauj komandai satikties kopā un atkal, kad ir komandas kaut kādas sapulces, kad tu ļauj viņiem runāt. Jā, bet, protams, arī cilvēkiem, tas, ko tu sākumā teici, ja līderi ir par cilvēkiem, tad tiem ierakstiem ir par cilvēkiem. Protams, ka nozars ir dažādas. Es varbūt IT, varbūt tehniskais, varbūt es esmu rūpnīcā, kur man jāpiet 3 reizes dienā apgaiti jātais, bet ko tad es tur daru? Jā, ļoti labi. Jā, es uz to jautājumu drīzāk centos atbildēt ar tādu praktiskiem piemēriem, bet mēs tā 2 blokus dalam, vadītājiem būs tur procesi, plānošana un viss, kas ar virzīšanu uz priekšu saistīts. Savukārt līderim zināma daļa būs arī cilvēku jautājumu viņa kalendārā. Paldies. Mēs tuvojamies sarunas noslēgumam. Burtiski vēl pāris jautājumi. Un viens no tiem 3 jautājumiem vai jautājumu blokiem, ko es gribu pajautāt, mēs paskatījāmies tad, ja augsta līmeņa vadītājs, un tā ir izvēle, tur gribu, negribu, tad es varu ņemt tos lielās stratēģijas. Kā ir tad, ja es esmu speciālists? Un bieži vien speciālisti pārmet atklāt vai nē, un viņi grib, lai tie vadītāji dažādos pētījumos, tie skaitļi pietiekami lieli ir. Vai es kā speciālists varu kaut ko darīt, ja tas mans vadītājs tālu nav līderis? Jā, noteikti vari darīt, bet es teiktu, ka brīžiem tu tur ej kā pa plānu ledu. Jo skaidrs, mums tad atbildot šo jautājumu, ir jāsaprot, kas ir tas
vadītājs, par kuru mēs runājam. Jo, protams, ja mēs runājam par, ja vēl skatāmies cilvēku tipoloģiju, nezinu, pēc diska metodas vai pēc krāsu aspektiem, ja tu tur esi sarkanais ar tādu valdonīgumu pieeju, tad pie tāda cilvēka būs grūti pieiet. Bet kas ir svarīgi, līdzīgi kā es to piemēru stāstīju par to, kad es gāju pie kolēģi dot atgrieznisko saiti par sadarbību, tev pirmkārt ir jāsaglabā jebkurā gadījumā savs profesionālisms, ir jāsaprot, ka cilvēki vienmēr ir dažādi, un visi nevar būt tāds, kāds esi tu, vai kā tu esi iztēlojies. Tev ir jāpieņem tā dažādība. Tev ir jābūt atkal godīgam, tev ir jābūt gatavam iedot atgriezniskā saite un nebaidīties runāt, bet runāt atkal ar cieņu, nevis ar pārmetumiem, ka aiziet vienkārši pie vadītājiem un pateikt, man besī, piemēram, mūsu sadarbība, man tur nepietiek tas un šitas skaidrs, ja tu aizēji vienkārši nomet kaut ko uz galda viņam, vadītājs to tā arī paņems. Bet ja tu caur tādu cieņu, kad man ir svarīgi, ja tu pamato, kas ir tas, ko tu gribi, attiecīgi, tad tev ir jābūt atvērtam risināt šos jautājumus. Tev ir jāsaglabā profesionalitāte. Iespējams, tev ar kaut kādiem darbiem arī ir jāpanāk, ka tevi pamana. Jautājums arī atkal pret sevi, paskatāmies spogulī, kas ir tas, ko es daru. Vai mans darba rezultāts tiešām ir tas, ko no manis sagaida? Un tur nevienmēr atbilde ir jā. Nereti mēs gribam, lai mūs glauda pa galvu un mēs esam tik forši un labi, bet patiesībā mēs pusi no tā, ko no mums sagaida, mēs neizdaram. Un, protams, meklēt atbalstu arī pie kolēģiem, jo skaidrs, ka cilvēkam ir grūti sagramot emocijas tad, kad viņš ir viens. Vienmēr jābūt kaut kādam atbalsta blecam, kur tu jūties droši, vismaz izrunāties. Jo līdzīgi, ja mēs tur iesim jau tālāk par psihosomātiku un tā tālāk, ko visas neizteiktās mūsu emocijas mums dienas beigās nodarīs, tur arī tas ir tā izaicinoši. Sarunas noslēgumā iespējams visdziļākais jautājums. Es kā reiz vakar pilnīgi nejauši vienu video rulīti par Freidu skatījos par šo ēnas pusi, un tur tas virsraksts bija patiesībā iztirzāts par to, ka jautājums viens ir, ka mūs kaitina citos. Tas mūsu ēnas neatrisinātās traumas vai emocijas. Un tā analoģija bija par to, ka mēs jau neapvainojamies uz spoguļu attēlu vai uz kādu, un līdzīgi būtu muļķīgi apvainoties. Bet tik grūti to pieņemt. Jā, un tas ļoti droši vien dziļāk. Bet, protams, tas ir tādā emocionālā pusē, un tas jau būtu dziļi un apzināti. Jā. Tas, ko es gribēju, tas, ko es sadzirdēju no tevis, jā, kā minimums es esmu mēģinājis vai izdarījis. Nepaņemt šo upuru lomu, es esmu devis atgrieznisko saiti, un tad jau nē. Un tad jau ir jāsaprot, protams, jo visbiežākā tā kļūda ir, ka tev ir situācija, bet tu neko nedari. Bet tad tu arī sāc staigāt apkārt, runāt nelabas lietas tur, kur viņas nav jārunā. Un tu neko neesi darījis pats. Jā, un dienas beigās lielākais cietais es to, jo, man liekas, jo tā upuru loma maksā visdārgāk. Nu, ko, Artur, vēl divi jautājumi. Tas pirmais jautājums ir tāds, ka nedaudz maz ievads ir līdzīgi kā sarunas sākumā. Man ļoti interesē, kā cilvēks sevi definē, kas tu esi. Tāpat sarunas noslēgumā tas otrs jautājums, kas man ļoti interesē, ko tu pats no šodienas iemācījies? Jo mēs te uzaicinājām kā ekspertu, mēs te tirzājām jautājumu par līderību, par menedžmentu. Ko un vai tu iemācījies no šīs sarunas? Jā, ļoti labs jautājums. Tiešām mēs pieskārāmies daudz foršām tēmām, un skaidrs, ka tas topiks viņš ir diezgan dziļš, un par līderību un menedžmentu es varētu runāt stundām. Es laikam paņēmu to apstiprinājumu, ka cilvēks dienas beigās joprojām ir cilvēks, un līderiem, kuriem tas iespējams pat ir talants būt par līderi, ir vienkārši mums jārunā joprojām skaļāk, plašāk, un mums ir jāveicina tā līderības pieeja, jo man šķiet, tīpaši ar mūsu jauno paudzi, kas tagad sāk nākt darba tirgu, es darbā ļoti izjūtu, cik ļoti šis līderības aspekts ir būtisks un cik ļoti iespējams vēl tur iepriekšējā paudzē ir grūti sastrādāties, un jo vairāk mēs par to runāsim, jo vairāk mēs to proklamēsim, stāstīsim un tā tālāk, jo veselīgāk iespējams tas viss darba tirgus un darba vide mums būs. Paldies tev. Nu jā, saruna varētu nebeigties. Esmu gatavs runāt. Mēs varam turpināt. Ja tas, ko teicu, arī jāatcerās, ka mēs dzīvojam tādā mārketinga laikmetā, kā mēs dzīvojam TikTokā, Instagramā, šortos, un
Un tā tēze, patīk vai nepatīk, ir nepietiek labi darīt. Tev vēl ir jāparāda. Tā skaitā jaunā paudze, tā skaitā jēga, interesi, to nevar ignorēt. Nu ko, un noslēgumā mums ir kastīte ar win-win jautājumus, lai nedaudz atsvaidzinātu to, ko mēs te runājam. Es tev aicināšu izvēlēties vienu jautājumu un atbildēt uz viņu. Nosauc savas 3 vērtības personīgajā dzīvē. Es teiktu, ka tā ir ģimene. Tā ir sadarbība un izaugsme. Ģimene, sadarbība un izaugsme. Ļoti labi, ļoti labi. Cilvēcīgas diezgan. Es domāju, ka jā, piedalījos vienās mācībās, un tur viens no uzdevumiem, ko treneris mums deva, bija sarakstīt vērtības un tad pierakstīt blakus minūtes, cik mēs esam veltījuši konkrētai vērtībai iepriekšējā nedēļā. Tas bija tāds labs spogulis. Man ļoti patīk un rezonē. Tur es domāju, būtu diezgan man ko rakstīt no minūšu skaita. Jā. Ļoti labi, ļoti labi. Artur, es saku tev paldies. Bija ļoti vērtīga saruna. Es ļoti ceru, ka ne tikai mums abiem, bet arī vēl kādam būs pievienotā vērtība. Un paldies par tavu dalību. Paldies par atbalstu cilvēkiem. Un kopā visiem, kas mūs skatījās vai klausījās, arī jums paldies par uzmanību. Es patiešām no sirds jūs aicinu mācīties. Es no sirds aicinu jūs apšaubīt jautājumus, uzdodot šo lielo jautājumu, kāpēc mums kaut kādas lietas jādara. Un tā skaitā es jūs aicinu pēc tam skatīties detalizāciju, kā to ikdienā izdarīt. Nu, un, protams, tiekamies jau mācībās un tiekamies gan ar viņu partneru treneriem, gan ar Artūru jau personīgā attīstībā. Paldies jums un uz redzēšanos!